Šogad nozīmīga 100 ne tikai Talsu novada muzejam, bet 170 arī valodniekam Kārlim Mīlenbacham. Turklāt muzejs taču atrodas Mīlenbacha ielā, tāpēc jubileju gads ir īstais brīdis, kad sākt jaunu vārdu spēli. Caurā kabatā vējš svilpo, pēdušai palai draugu daudz. No divām daļām salikt kopā latviešu sakāmvārdus šobrīd mēģina divas drosmīgās pirmās spēles komandas – Pūņu asās vistiņas un stende. Pēc citātiem skolēniem arī jāatmina grāmatas, jāizdomā sinonīmi un jāveic dažādi citi uzdevumi. Puiškāns, knauķis, knēvelis, knīveris, knislis, kverpis, mums sanāca zēns. Visizaicinošāk jauniešiem gāja ar vecvārdiem. Atšķirībā no citiem uzdevumiem šajā gan labāk gāja Pūņu pamatskolas komandai. Es no brālis dzirdēju, viņš vēsturnieks. Jā, te es zināju dažs, un te es palīdzēju. To noderēja, ka tev ir tāds brālis? Jā. Līze, kārstuves, dzirkles, nēši, kurvis. Jauniešiem ar vecvārdiem gāja grūti, taču atbildes viņi izdomāja oriģinālas. Tik oriģinālas, ka brīžiem līdzjutējiem smejoties nācās iesaukties ārprāts. Par senvārdiem taču ir runāts un darīts ir daudz un mācīts ir daudz. Kad var nosaukt Lizi par pastelām, tad jā. Brīžiem gribējās raudāt pat, kad nav pareizi. Uz kārstuvēm kaut ko karina, bet dzirkles ir pelnu kauss, savukārt vīzes ir aploksnes vai avīzes. Jaunieši savā izmisumā tiešām bija radoši, ko novērtēja arī muzeja eksperti. Un spēles noslēgumā viņam bija iespēja uzzināt, kāda patiesībā izskatās minētie priekšmeti un kam tie domāti. Tas bija arī viens no konkursa rīkošanas mērķiem, lai viņus nevis eksaminētu, bet savā veidā iedotu viņiem jaunas zināšanas. Būtībā šīs aspekts īstenojās par 200%. Un es tajā redzu muzeja misiju. Ja apmeklētājs aiziet uzzinājis kaut ko vairāk, kaut ko jaunu priekš sevis, tad man liekas, ka muzejs ir attaisnojis to, ka šis cilvēks šeit ir bijis. Vārdu spēlē varēja piedalīties skolēni no 5. līdz 7. klasē, un eksperti secināja, ka vecāko klašu skolēniem uzdevumi vieglāk paveicami. Par to muzejs sola nākotnē padomāt. Pēc 6 uzdevumiem par uzvarētājiem kļuva stendes komanda. Vispār kopumā tev likās interesanta tā spēle? Jā, bija forši. Nebija žēl, ka brīvlākā jābrauc piedalīties? Nē. Malači tiešām. Viņi būs gudrāki? Jā, noteikti. Un šis tiks nodots vēl tālāk latviešu valodas skolotājai. Un tad, lai viņai ir kur, lai viņa pat izdomā, kāds būs vērtējums bērniem. Manuprāt, šī te spēle lieliski varēs turpmāk būt to muzeja pedagoģisko programmu vidū, kuras mēs piedāvājam apmeklētājiem. Un ka mēs varam mierīgi piedāvāt šādu spēli, vai nu braucot uz skolām, vai arī aicinot skolu grupas vai klases braukt pie mums un šo te spēli izspēlēt. Cik interesantas un izaicinošas varbūt vārdu spēles bija iespēja pārliecināties arī līdzjutējiem. Sanita Liepiņa, Terēza Matisone, TV9 Pakalni.